Mani sauc Artūrs Kudurs, un es mācos Valmieras Pārgājas sākuma skolas 4. A klasē. Šodien es jums pastāstīšu latviešu pasaku Divi labie brāļi. Kādā ciemā dzīvoja 2 brāļi. Jaunākajam bija 4 bērni, bet vecākais bija neprecējies. Brāļi dzīvoja saticīgi un lauku apstrādāja kopīgi. Kādu reizi brāļi nopļāva rudus un sadalīja 2 līdzīgās daļās. Pienāca vakars, un vecākais brālis mēģināja otrais gulēt, bet viņš nevarēja aizmigt. Viņš prātoja. Mēs kārtīgi sadalījām labību. Brālim liela ģimene, bērniem vajag daudz maizes, bet es esmu viens pats. Pārnesīšu daļu no savas labības pie brāļa labības. Domāts darīts. Arī jaunākais brālis nakti nevarēja aizmigt. Viņš sacīja sievai, vai mēs kārtīgi sadalījām labību. Brālis jau vecs, dzīvo viens pats, un tam nav neviena, kurš palīdzētu. Bet mēs abi esam jauni, bērni arī drīz būs paaugušies un paši pelnīs savu maizi. Klau, pārliksim daļu no mūsu labības pie brāļa labības, un viņi tā arī izdarīja. Nākamā rītā pamodušies aiziet pie savas labības un skatās, tavu brīnumu, cik labības bijis, tik ir. Nākamajā naktī atkal pārnesuši. Otrā rītā tas pats, un tā vairākas naktis pēc kārtas. Beidzot, brāļi iesnākuši uzmanīt savu labību. Pārnesuši turpat paslēpās, un tā atklājās abu brāļu nakts daļu. Kopš tās reizes abi brāļi vēl vairāk mīlēja un žēloja viens otru, un nekad nepazina ne trūkuma, ne bēdu. Par to, ka ģimene ir liela bagātība, esmu pārliecinājies arī es pats. Reiz bijām izgājuši pastaigā kopā ar brāli, māsu un omīti. Pastaigas laikā Oma satika draudzeni, kurai lepni stāstīja, ka šie visi 3 ir viņas mazbērni, uz ko draudzenīte atbildēja: tu nu gan esi bagāta, omīti. Pastaigas beigās viņi uzaicināja mūsu mazbērnus pusdienās. Mans brālīts jautāja, kas pussaldējā? Mana omīte teica, es neesmu tik bagāta, lai jums katru dienu sagādātu saldo. Bet brālīs teica, bet tavu draudzenīte taču šodien teica, ka tu esi bagāta omīte. Anekdote. Varu teikt, ka ļoti gaidu, kad brālis un māsas sāksiet skolā. Septembrī skolotāji varbūt man pārmetīs, Artur, tavs domraksts par vasaras brīvlaiku ir vārds vārdā tāds pats kā brālim. Bet es teikšu, protams, mēs taču vasaru pavadījām kopā. Tad, kad māsai skolotājs jautās, ja tev būtu 2 āboli, kuru tu dotu brālim, lielāko vai mazāko? Tad viņi gan jau pārjautās, kuram brālim man ābols jādod, lielākajam vai mazākajam.